2026. gada 24. janvārī ASV CENTCOM komandieris tiekas ar Izraēlas štāba un gaisa spēku vadību. 56 stundas vēlāk Irānā nolaidās 16 noslēpumaini kravas lidaparāti. Tika uzskatīts, ka tiem ir modernas ieroču sistēmas, lai pretotos jebkuram amerikāņu un Izraēlas uzbrukumam. Valstī, kas to nosūtīja, bija pamatotas bažas. Viņi zināja, ka ja Irāna nonāks nepatikšanās, arī viņi sāks lēni mirt. Un tieši tagad tas arī notiek. Ar pasaulē otro lielāko iedzīvotāju skaitu un uz industriju balstītu ekonomikas modeli, Ķīna patērē vairāk enerģijas nekā jebkura cita valsts uz Zemes. Atšķirībā no Persijas līča naftas ražotājiem, piemēram, Saudarābijas, Ķīnai nav viegli pieejama liela naftas rezervju. 2024. gadā Ķīna patērēja vairāk nekā 16,3 miljonus barelu naftas dienā, kļūstot par otro lielāko patērētāju pasaulē. Ķīna pati ražo naftu, bet tas sedz tikai nelielu daļu vajadzību. Tāpēc valstī jāpaļaujas uz importēto jēlnaftu. Šī ievainojamība mainīja pasaules ģeopolitiku. Ķīna importē gandrīz 74% naftas. Saskaņā ar tirdzniecības datiem, Ķīna importēja apmēram 11,1 miljonu barelu dienā, un aptuveni 2/3 no šī importa nāca tikai no 5 valstīm – Krievija, Saudarābija, Malaizija, Irāka un Omāna. Vai jums šķiet, ka šeit kaut kas pietrūkst? Jūs varētu jautāt, kur šajā sarakstā ir Irāna, jo jūs visi esat dzirdējuši, ka Irāna ir viens no lielākajiem naftas piegādātājiem Ķīnai, vai ne? Irāna nav iekļauta, jo Ķīna oficiāli gandrīz nepērk tās naftu. Venecuēla un Irāna ir divi smagi sankcionēti ražotāji, liecina tankuģu izsekošanas un nozares dati. Taču kopā tie veido aptuveni 17% no Ķīnas kopējā naftas iepirkuma apjoma. Patiesībā šī daļa ir pieaugusi galvenokārt pēdējos gados, taču pārsteidzoši lielākās daļas Irānas un Venecuēlas naftas uzskaite nav skaidri atrodama Ķīnas publiskajos muitas datos. Šie bareli uz papīra gandrīz neeksistē. Tā ir neliela nepilnība, ko izmanto. Spēle sākās pēc naftas sankciju ieviešanas. Tās nav sankcijas pret Krieviju, kādas jūs domājat. Pirms sankcijām par karu Ukrainā, Irāna un Venecuēla jau bija pakļautas stingrām ASV sankcijām. Trumpa pirmā termiņa laikā Vašingtona pastiprināja spiedienu uz Teherānu un Karakasu. Venecuēla centās panākt ierobežotus pagaidu atvieglojumus, bet Irāna palika sankciju režīmā. No 2018. gada abas valstis tika lielākoties izslēgtas no pasaules naftas tirgiem. Tāpēc viņi jau pārdeva naftu ar lielām atlaidēm. Taču pat pirms sankcijām viņu nafta nebija prioritāte lielākajai daļai pircēju. Iemesls bija naftas kvalitāte. Irānas un Venecuēlas jaunafta ir smagāka, skābāka un grūtāka un dārgāk pārstrādājama. Pat lielākie pircēji, piemēram, Ķīna un Indija, bija piesardzīgi un iegādājās ierobežotā apjomā, galvenokārt sajaukšanai. Patiesībā naftas kvalitāte nosaka naftas bagātas valsts likteni. Naftas kvalitāti ietekmē 3 faktori – blīvums, sēra saturs un pārstrādes sarežģītība. Un šīs atšķirības noteica izmaksas, pārstrādes grūtības un gala produktus, ko varēja saražot. Krievijas galvenais eksporta produkts, urāla maisījums, apvieno smagāku un vieglo Rietumsibīrijas naftu un ir piemērots dīzeļdegvielas un benzīna ražošanai. Lielākā daļa Irānas naftas ir smaga, ar augstu sēra saturu, tāpēc tās pārstrāde iespējama tikai modernākajās rūpnīcās. Labākā iespēja bija Saudarābija. Apmēram 70% Saudarābijas naftas rezervju ir vieglā jēlnafta, ko viegli pārstrādāt un izmantot benzīna un aviācijas degvielas ražošanai. Viņi ražo arī vidējo un smago naftu, nodrošinot pircējiem elastību. Pievienojiet tam zemes ražošanas izmaksas, labvēlīgu ģeoloģiju, milzīgu ieguvi, un jūs sapratīsiet, kāpēc Saudarābijas nafta kļuva par vienu no uzticamākajām un vēlamākajām iespējām pasaules tirgū. Saudarābija līdz 2022. gadam bija galvenais Ķīnas piegādātājs. Tajā gadā Ķīnai tika pārdoti 87 miljoni tonu jēlnaftas, bet pēc 2022. gada situācija mainījās. Tajā gadā Krievijas-Ukrainas karš satricināja pasauli. Krievijai piemēroja rietumu sankcijas, kādēļ pasaules naftas tirgos valdīja haoss un strauji auga tuvo austrumu jēlnaftas cenas. Sīna īslaicīgi pārsniedza $120 par barelu, pasliktinot jau tā augsto globālo inflāciju un daudzi naftas importētāju valstu ekonomikas novedot kritiskā stāvoklī. 2022. gada jūlijā Šrilanka nonāca smagā ekonomiskā un enerģētikas krīzē. Degvielas trūkums apstādināja transportu, elektrības atslēgumi kļuva ierasti. Pat Pakistāna importēja 85% naftas, cīnoties ar cenu kāpumu. Pakistānas rupija no 2022. gada sākuma līdz 2023. gada augustam krita no 170 līdz gandrīz 305 par dolāru, pēc tam stabilizējās. Krievijai, Irānai un Venecuēlai šī krīze kļuva par savādu iespēju.
Strauji augot cenām, arī sankcionētā nafta šķita pievilcīga. Atlaides bija tik lielas, ka arī sliktāka jēlnafta šķita izdevīga. Loģistika bija sarežģītā. Sankcionētiem kuģiem bija grūti izmantot starptautiskās finanšu un apdrošināšanas sistēmas. Maksājumi tika ierobežoti. Tankuģi iekļauti melnajā sarakstā. Ķīna izvēlējās spēlēt gudru, bet netīru spēli. Izplatās ēnu tirdzniecības sistēmā ar kravu pārkraušanu jūrā, alternatīviem maksājumiem, necaurskatāmiem starpniekiem un pārdēvētām kravām. Melnā tirgus tīkls eksistēja jau pirms 2022. gada, bet bija mazs un galvenokārt lietots, lai sajauktu ar atlaidi iegūtu Irānas vai Venecuēlas naftu. Pēc kara Ukrainā tas strauji paplašinājās. Krievija, Irāna un Venecuēla Ķīnai piedāvāja lielas atlaides. Līdz 2024. gadam ASV un rietumu sankcijām pakļautā jēlnafta visticamāk bija vairāk nekā 5. daļa Ķīnas naftas importa. 1,4 miljoni barelu dienā no Irānas un 268 tūkstoši no Venecuēlas. Bet kurš to galvenokārt pirka? Ķīnas neatkarīgie naftas pārstrādātāji, jeb Teikanas, koncentrējas Šaņdunes provincē un darbojas ārpus Sinopec un Petročina tiešās ietekmes. Tie ir privāti komerciāli uzņēmumi, kas Pekinē nodrošina ticamu noliedzamību. Oficiāli Ķīnas valdība var distancēties no tiešiem sankcionētās naftas pirkumiem, taču praksē šīs Teikanas veido aptuveni ceturdaļu Ķīnas naftas pārstrādes jaudas un ir galvenie ar atlaidi iegūtās jēlnaftas importētāji. Šīs Teikanas uzturēja Irānas ekonomiku dzīvu. Ķīna 2024. gadā kļuva par lielāko Irānas naftas pircēju, pateicoties šīm rafinēšanas rūpnīcām. Ķīna pērk vairāk nekā 80% Irānas jēlnaftas eksporta pa jūru, kļūstot par galveno Teherānas naftas pircēju. 2025. gadā Irānas nafta veidoja ap 13,4% no Ķīnas jēlnaftas importa pa jūru, liecina izsekošanas dati. Aptuveni trešdaļa Ķīnas jēlnaftas pa jūru šķērso Hormūza šaurumu, taču pēc oficiāliem muitas datiem Irānas sūtījumu nav. Noslēpums slēpjas Malaizijā. Ķīnas imports no Malaizijas pieauga no tikai 5400 barelu dienā 2015. gadā līdz 1,4 miljoniem barelu dienā 2024. gadā. Malaizija ražo tikai ap 565 tūkstošus barelu dienā. Šī atšķirība rāda, ka Malaizijas ūdeņos pārvieto naftu no kuģa uz kuģi un pārmārķē Irānas un Venecuēlas jēlnaftu pirms sūtīšanas uz Ķīnu, apējot sankcijas. Tikmēr Krievijas naftas plūsmas strauji pieauga. Eksports no Krievijas uz Ķīnu pieauga no 1,6 miljoniem barelu dienā 2021. gadā līdz 2,2 miljoniem 2024. gadā, dodot Maskavai gandrīz 20% no Ķīnas jēlnaftas importa tirgus. Tas ir augstākais īpatsvars vēsturē. Ķīnai pērkot Krievijas un sankcionēto jēlnaftu ar atlaidēm, Sauda Arābijas tirgus daļa un piegādes no 2021 līdz 2024 gadam samazinājās par apmēram 10%. Ķīna pārkārtoja savu enerģētikas karti, dodot priekšroku lētākiem, politiski sarežģītiem naftas bareliem, nevis tradicionāliem, stabiliem piegādātājiem. Lielākā daļa cilvēku domā, ka Ķīna samaksāja augstu cenu par dalību šajā netīrajā spēlē, taču viņi ir šokēti, kad uzzina, ka ar to palīdzību viņi nopelnīja miljardiem dolāru. Sankcionētā jēlnafta veido gandrīz 5. daļu no pasaules tankuģu kapacitātes. Tas skaidri parāda melnā naftas tirgus apmērus. Ēnu flotes palīdzēja pretiniekiem, īpaši Krievijai un Irānai, izdzīvot, neskatoties uz Vašingtonas spiedienu, kā arī bija saistīts ar nelikumīgām finanšu darbībām un noziedzību. Venecuēla kļuva par loģistikas un finanšu centru, kas savienoja sankcionēto naftas tirdzniecību ar plašākiem tīkliem. Krievija, Irāna un pat Venecuēla izdzīvoja finanšu izolācijā. Lielākais ieguvējs bija Ķīna, pateicoties lielākiem likuma robam. Kad jēlnafta nonāk Ķīnā un to pārstrādā privātās rafinērijās, tā vairs neizskatās pēc Irānas, Venecuēlas vai Krievijas naftas. Tā vienkārši kļūst par benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu vai mazutu. Produktiem, kurus var patērēt Ķīnā, uzglabāt rezervēs vai eksportēt pasaules tirgū. Un tieši šeit sāk darboties šī stratēģija. Pēc pārstrādes daļa jēlnaftas tiek glabāta strateģiskajās vai komerciālajās rezervēs, daļa izmantot vietējām vajadzībām, bet ievērojama daļa sajaukta ar Krievijas un tuvo austrumu jēlnaftu. Pēc sajaukšanas un pārstrādes sākotnējo avotu gandrīz nevar izsekot. Šie pārstrādātie produkti tiek pārdoti startautiskajā tirgū dārgāk. Tāpēc 2025. gadā pārstrādāta nafta kļuva par nozīmīgu Ķīnas eksportu. Tās vērtība ir ap 39,4 miljārdi dolāru, ierindojot to starp galvenajiem Ķīnas eksporta produktiem. Galvenie galamērķi ir Hongkonga, Singapūra, Liberija, Filipīnas un Austrālija, bet eksports uz Beļģiju, Japānu un Vietnamu strauji pieauga. Tātad Ķīna ne tikai importē lētu jēlnaftu, tā pievieno vērtību, pārstrādā to, sajauc un pēc tam atkārtot eksportē. Ķīna eksportēja asfaltu un bitumenu, kas iegūts no smagās jēlnaftas, piemēram, Irānā.
Šos produktus galvenokārt izmanto būvniecībā, un visticamāk Ķīnas uzņēmumi tos tālāk pārdeva pasaules tirgū, nevis patērēja vietējā tirgū. Kāpēc? 2025. gadā Ķīna eksportēja bitumenu un asfaltu ap $2 miljonu vērtībā, ierindojot tos 1145. vietā starp 1218 eksporta kategorijām. 2025. gadā Ķīnas bitumenu un asfalta eksporta galamērķi bija Irāka, Krievija, Kanāda un Āfrikas valsts, piemēram, Kongo Republika. Šī stratēģija nav nelikumīga. Daudzas valstis pārstrādā importēto jaunaftu un eksportē naftas produktus, palielinot eksporta vērtību un tirdzniecības pārpalikumu. Ķīnas galvenais faktors ir izmaksas. Tās naftas, ķīmijas un pārstrādes produktu eksports ir atkarīgs no lētas jēlnaftas no Irānas, Venecuēlas un Krievijas. Ja Ķīnas naftas pārstrādes uzņēmumi pirktu jēlnaftu tikai no tādiem piegādātājiem kā Saūda-Arābija vai AAE, viņa peļņa būtiski kristu. Tas atklātu starpnieku un neatkarīgo pārstrādātāju biznesa modeli, kas balstās uz ar atlaidēm iegūtu sankcionētu jēlnaftu. 2024. gada decembrī notika būtiskas politikas izmaiņas. Ķīna samazināja eksporta nodokļa atmaksu rafinētajiem naftas produktiem no 13% uz 9% vispārējā tirdzniecībā. Šis solis palielināja benzīna, dīzeļdegvielas un aviācijas degvielas eksporta izmaksas par 3 līdz 3,3 ASV dolāriem par barelu. Benzīna ietekmēja visvairāk, jo tam ir mazāka eksporta peļņa. Singapūrā benzīna pārstrādes starpība mēnešu laikā strauji pieauga, bet dīzeļdegvielas un aviācijas degvielas maržas palika stabilas. Tas pierādīja, ka Ķīna ne tikai reaģēja uz pasaules naftas produktu cenu izmaiņām, bet arī tās ietekmēja. Ķīna saglabāja naftas pārstrādātāju konkurētspēju, pielāgojot nodokļu atmaksas un pārējot uz pārstrādes tirdzniecības mehānismiem. Elastīgā sistēma aizsargāja eksportu un pārvaldīja izmaksas. Vašingtonai tas kļuva par stratēģisku problēmu. Savienotās valstis varēja izdarīt spiedienu uz mazākām ekonomikām, izmantojot tarifus un sekundārās sankcijas, taču Ķīna bija citāda. Ķīna atklāti pozicionējās kā alternatīva rietumu ekonomiskajai sistēmai. Tā kontrolē svarīgas minerālu un metālu pārstrādes ķēdes, būtiskas Amerikas tehnoloģiju, aizsardzības un elektrotransporta līdzekļu nozarēm. Tas deva Pekinai ietekmēs sviras. Tāpēc tiešas konfrontācijas vietā ap šo naftas tīklu atbalstošo sistēmu sāka parādīties spiediena punkti. 2025. gadā amerikāņu politiķi bieži minēja Panamas kanālu. Panamas kanāls ir būtisks globālās kuģniecības punkts, un ēnu naftas tankuģi bieži šķērso galvenos jūras ceļus, kas ar to ir saistīti. Spriedze pieauga, jo Ķīnas ietekme uz ostu darbu palielinājās. Īpaši iesaistot Hongkongas C.K. Hutchison, kas pārvaldīja termināļus abos kanāla galos. Līdz 2026. gada sākumam Panamas varas iestādes sāka pārtraukt šīs darbības tiesības, atsaucoties uz juridiskiem pamatojumiem. Formāli tas bija iekšējs juridisks lēmums, bet ģeopolitiski nozīmē ko lielāku. Ķīnas loģistikas iespējām kļuva arvien stingrāka vidē. Tajā pašā laikā ASV pastiprināja kontroli pār Venecuēlas naftu. ASV pastiprināja jūras uzraudzību Karību jūrā, cīnoties ar tankuģiem, kas aizdomās par sankciju apiešanu. Likumīga kuģu un kravu konfiskācija kļuva agresīvāka. 2025. gada decembrī, mēnesi pirms Nikolasa Maduro aresta, konfiscēja Panamas tankuģi Centuries ar sankcijām apliktu Venecuēlas naftu. Ķīna kritizēja šo soli, taču Baltā nama nostāja bija skaidra. Bez ASV apstiprinājuma Venecuēlas nafta brīvi nešķērsos svarīgākos jūras ceļus. Pēc ASV iejaukšanās Venecuēla tika izslēgta no Ķīnas naftas piegādēm. 2025. gadā Venecuēla piegādāja vidēji 394,000 barelu dienā, kas veido ap 4% no Ķīnas jūras ceļā importētās jēlnaftas. Kad ASV janvārī sāka kontrolēt Venecuēlas naftas pārdošanu, piegādes strauji saruka. Venecuēlas jēlnaftas uzglabājums uz kuģiem Āzijā līdz 2028. gada janvārim samazinājās līdz 8,3 miljoniem barelu, kas ir aptuveni pusi no 16 miljoniem barelu 2026. gada sākumā. Ķīna jau bija pārdzīvojusi Venecuēlas naftas zaudējumu šoku. Sāpīga, bet pārvarama pielāgošanās. Pekinu satricināja ASV un Izraēlas tiešais militārais trieciens pret Irānas vadību. 2026. gada februāra beigās ASV un Izraēlas aviācijas triecienā Teherānā tika nogalināts Irānas līderis Ajatolla Ali Hamenei. Šis konflikts varētu radīt lielas politiskas pārmaiņas Irānas iekšienē, un pastāv liela iespējamība, ka Irānas bijušās karaliskās ģimenes pārstāvis Reza Šaha Pahlavi dēls varētu atgriezties un mēģināt izveidot jaunu valdību. Ķīnu īpaši satrauc, ka Reza Pahlavi tiek uzskatīts par rietumiem draudzīgu un 40 gadus dzīvo ASV. Ķīnai jāglābj Irānas režīms, jo nav citas izvēles. Tā visticamāk nepiedalīsies tieši, bet turpinās sniegt netiešu atbalstu, kā ar 16 kravām Teherānā. Izraēlas izlūkdienesti norādīja, ka Ķīna nosūtīja šīs kravas ar tajās esošām modernām ieroču sistēmām.
Tiek uzskatīts, ka tajās ir modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas, radioelektroniskās cīņas aprīkojums un, iespējams, arī pretkuģu raķetes. Mērķis bija stiprināt Irānas aizsardzību pret ASV un Izraēlas uzbrukumiem. Ķīnas militārie lidojumi uz Irānu iespējams nogādājuši modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas, piemēram, HQ-9B, lai stiprinātu svarīgu objektu aizsardzību. Papildus specializētam radioelektroniskās cīņas aprīkojumam radaru traucēšanai, ballistiskajām raķetēm un modernajiem Ķīnas pašnāvnieku droniem. Irāna paziņojusi par pāreju uz Ķīnas Beidou satelītu navigāciju kā alternatīvu GPS. Tas uzlabotās ieroču vadības precizitāti, padarot to neatkarīgu no amerikāņu un rietumu kontroles. Ķīna piegādājusi galvenās sastāvdaļas, tostarp rūpnieciskos materiālus un cietās degvielas sastāvdaļas, piemēram, nātrija perhlorātu. Tas palīdzētu Teherānai izstrādāt savas ballistiskās raķetes, vienlaikus izvairoties no tiešiem piegādes ierobežojumiem. Ir arī ziņojumi, ka Irāna ir apsvērusi iespēju iegādāties modernus ķīniešu iznīcinātājus, lai stiprinātu savus gaisa spēkus. Tas viss ietilps 25 gadu stratēģiskās sadarbības līgumā starp Ķīnu un Irānu. Un kamēr Krievija ir aizņemta ar saviem kariem un piegādā mazāk ieroču, Ķīna arvien vairāk tiek uzskatīta par Irānas svarīgāko militāro partneri šobrīd. Prorietumnieciskais režīms var apdraudēt Ķīnas investīcijas Irānā, tostarp 2021. gadā noslēgto 25 gadu sadarbības paktu. Tas paredzēja līdz $400 miljārdu investīcijas gāzes, naftas ķīmijas un infrastruktūras nozarēs. Pekīnas mērķis bija lielāks nekā tikai jēlnaftas iegāde. Ķīna gribēja izveidot alternatīvu ekonomisko koridoru enerģētikai un atdzīvināt joslas un ceļa iniciatīvu, kas kavētu Afganistānas nestabilitātes un Beluģistānas nemieru dēļ Pakistānā. Mērķis bija vienkāršs – samazināt atkarību no jūras ceļiem, piemēram, Ormuza šauruma. Ceļiem, kurus var uzraudzīt, pakļaut sankcijām vai traucēt Amerikas Savienotās valstis. Kā daļu no šīs stratēģijas Ķīna atbalstīja jaunu kravu pārvadājumu savienojumu, kas savieno Irānas Aprinas sauszemes ostu ar Siaņu. Sauszemes koridors izveidots, lai droši un kontrolēti pārvadātu Irānas naftu un izzēvielas uz Ķīnu, apejot bīstamos jūras ceļus. Tas bija stratēģisks risinājums sankciju spiedienām. Vienlaikus šī partnerība deva Teherānai būtisku finansiālu glābšanas riņķi rietumu sankciju apstākļos. Ja Irānā būs pastāvīgas politiskas pārmaiņas, Ķīna var zaudēt vēl vienu lētu naftas piegādātāju uz ilgu laiku. Šī aprēķina kļūdas dēļ Pekina var piedzīvot vienu no lielākajiem enerģētikas riskiem pēdējos gados. 2025. gadā Irāna eksportēja uz Ķīnu 520 miljonus barelu naftas, vairāk nekā 3 reizes pārsniedzot Venecuēlas apjomu. Problēma ar to nebeidzas. Vēl 1,4 miljardi barelu nāca no 5 tuvo austrumu valstīm, kas atkarīgas no Ormūzas šauruma. Vairāk nekā puse Ķīnas jēlnaftas importa nāk no valstīm ar tirdzniecības traucējumiem. Irānas revolucionārā gvarde brīdināja kuģus nešķērsot Ormūzas šaurumu pēc uzbrukumiem naftas tankuģiem. Kuģi drošības apsvērumu dēļ izvairījās no Suecas kanāla un Bābelmandebu šauruma, mainot maršrutus. Saudārābija un apvienotie Arābu Emirāti izmanto alternatīvus transporta maršrutus, piemēram, cauruļvadus, taču tie nodrošina tikai daļu ierasto apjomu. Katras eksports arī lielā mērā ir atkarīgs no Ormūzas šauruma, un tās dabasgāzes ražošana balstās uz jūras atradni, kas tiek kopīgi izmantota ar Irānu. Ja Ormūzas šaurums ilgstoši būs traucēts, Ķīnas naftas pārstrādes uzņēmumiem būs jākonkurē par citiem piegādātājiem. Tas paaugstinās cenas un tirgus to jau izjūt. Brent jaunafta atvērās pie $81,57 par barelu, kas ir 12% pieaugums pēc uzbrukuma. Ķīna uz papīra joprojām izskatās gatava. Analītiķi vērtē, ka Ķīnas strateģiskās un komerciālās jēlnaftas rezerves ir apmēram 1,3 miljārdi barelu. Pietiekami, lai nosegtu aptuveni 200 un vairāk dienu. Tas ir vairāk nekā daudzām valstīm. Patiesībā Ķīnas jēlnaftas rezervju pietiekamība ir lielāka nekā vairumam lielāko no importa atkarīgo valstu. Pekinai nodrošina īstermiņa drošību piegādes traucējumu laikā, bet galvenā ievainojamība ir citur. Ķīnas ražošanas un naftas ķīmijas nozars īpaši izjutīs ietekmi, jo pārstrādātāji gadiem guva milzīgu peļņu, izmantojot lēto Irānas un Venecuēlas jēlnaftu. Ja Irānas un Izraēlas konflikts turpināsies, peļņas normas strauji kritīsies. Aizstājot barelus, kur cena ir $12 zemāk par Brent, ar Persijas līča vai Krievijas naftu, kas maksā tuvāk etalonam, pārstrādes peļņa ievērojami samazināsies. Claytons Sigels lēsa, ka jēlnaftas cenas varētu pieaugt par vismaz $10 līdz $12 par barelu, ja Irānas piegādes tiks traucētas vēl vairāk. Augstākas importa izmaksas nozīmē mazāku peļņu pārstrādātājiem, un, kas ir svarīgāk, lielākas ražošanas izmaksas Ķīnā. Un Ķīnas globālā konkurētspēja ir atkarīga no viena faktora – lētākas ražošanas. Lielākā daļa analītiķu uzskata, ka Ķīna tagad atkal vērsīsies pie Krievijas un palielinās naftas importu no turienes. Un vispusēji tas šķiet loģiski.
taču šoreiz situācija ir citāda, jo Krievija zina, ka Ķīnai ir mazāk iespēju. Konflikts tuvajos austrumos un nenoteiktība Ormūza šaurumā rada pasaules pircējiem nervozitāti. Indija un vairākas Āfrikas, Dienvidāzijas un Dienvidaustrumāzijas ekonomikas palielina Krievijas jēlnaftas iepirkumus caur austrumu maršrutiem, mainot līdzsvaru. Ķīna izmantoja savas priekšrocības kā vienu no lielākajām un stabilākajām Krievijas naftas pircēju ar atlaidēm pēc kara Ukrainā. Maskavai bija vajadzīga Pekina. Tagad pieprasījums pieaug no vairākiem reģioniem, kas nozīmē, ka Krievija var samazināt atlaides. Un ja Ķīna zaudē šo atlaides priekšrocību, tās pārstrādes peļņas normas vēl vairāk samazinās. Tātad Pekina, nevis izvairoties no krīzes, var nonākt situācijā, kurā tā maksā vairāk par tiem pašiem bareliem, kurus agrāk iegādājās lētāk. Un ja paskatās uz lielāku ainu, laiks šķiet ļoti zīmīgs. Trumpa administrācija gada laikā pakāpeniski palielināja spiedienu. Vispirms tika pastiprināta kontrole pār ēnu naftas plūsmām, pēc tam vēršanās pret Venecuēlas naftas kanāliem, un tad tika pastiprināts spiediens uz Irānu. Viens pēc otra Ķīnas lētie piegādes maršruti ir nonākuši zem spiediena. Ķīnai piedzīvojot enerģētisko nenoteiktību, prezidents Trumps apmeklēs Ķīnu no 31. marta līdz 2. aprīlim, lai tiktos ar prezidentu Šī. Tā būs pirmā ASV prezidenta vizīte kopš 2017. gada. Ķīna atklāti kritizējusi ASV un Izraēlas triecienus Teherānai, paužot sašutumu par eskalāciju. Ja vizīte notiks, tā var ietekmēt ASV un Ķīnas tirdzniecību, un laiks ir īpaši jūtīgs. Pagājušajā gadā, kad ASV noteica tarifus Ķīnas precēm, Pekina atbildēja, uzsvarot savu kontroli pār svarīgiem minerāliem, īpaši redzamiem elementiem, kas deva Ķīnai pārunspēku. Ja naftas cenas strauji augs un pārstrādes peļņa kritīsies, Ķīnas ražošanas sektors, tās ekonomikas mugurkauls, nonāks spiedienā. Rūpnīcām nepieciešama stabila un pieejama degviela, transports, naftas produkti, plastmasa, kuģniecība un ražošana. Ražošana, ķīmiskā rūpniecība, tērauds, cements un smagā tehnika veido Ķīnas ekonomikas pamatu, patērējot milzīgu daudzumu dīzeļdegvielas, mazuta un naftas izēvielu. Pēc lielākās daļas aplēšu, rūpniecība veido aptuveni 40 līdz 50% no Ķīnas kopējā naftas patēriņa. Tad seko transports, visredzamākais naftas patērētājs. Auto, kravas auto, autobusi, kravas kuģi, lidmašīnas. Neskatoties uz Ķīnas agresīvo virzību uz elektrotransporta līdzekļiem, kravas automašīnām joprojām izmanto dīzeļdegvielu, aviācijai reaktīvo degvielu, kuģiem bunkurdegvielu, un šī nozara joprojām lielā mērā darbojas ar naftas produktiem. Pēdējā desmitgadē naftas ķīmijas produkti kļuvuši par galveno importu virzītāju spēku. Ķīna tagad ir lielākā šo produktu ražotāja pasaulē. 10 gados tā uzbūvēja 7 naftas ķīmijas centrus, kļūstot par lielāko etilēna un polietilēna ražotāju, apsteidzot ASV. Šīs vielas ir plastmasas, gumijas un sintētisko šķiedru pamats, ko izmanto visur, no elektronikas līdz iepakojumam. Nozarē dominē tādi mīluši kā Sinopaks, un Ķīnas naftas ķīmijas sektors tagad veido aptuveni 17% no pasaules ieņēmumiem. Ja enerģijas izmaksas pieaugs un tirdzniecības spriedze sāsināsies, Ķīnas eksportētāji cietīs, radot nodarbinātības spiedienu valstī, jo miljoniem darba vietu atkarīgas no eksporta ražošanas. Tāpēc šoreiz Pekinai iespējams būs mazāk iespēja sāsināt situāciju. Ja Ķīna spiedīs uz Krieviju saglabāt mākslīgi zemes naftas cenas vai slēgs jaunas ilgtermiņa enerģijas vienošanās ar ievērojamām atlaidēm, Vašingtona to varētu uzskatīt par stratēģisku pretstāvi ASV sankcijām. Ja ASV noteiks augstākus tarifus Ķīnas precēm, Ķīnas eksportētājiem var klāties vēl sliktāk nekā naftas šoka laikā. Augstākas ražošanas izmaksas kopā ar augstākiem tarifiem ir dubults trieciens. Šī kombinācija tieši vājinātu Ķīnas cenu priekšrocības pasaules tirgos, tās pašas priekšrocības, kas gadu desmitiem nodrošināja tās dominants ražošanā. Tāpēc katrs Pekinas solis tagad rūpīgi jāizvērtē. Jālīdzsvaro iekšzemes rūpniecība, eksporta konkurētspēja, ģeopolitiskais spiediens un tirdzniecības sarunas, ne tikai lētas naftas nodrošināšana. Ķīna nevar atļauties kļūdīties, jo šobrīd enerģētiskā drošība un tirdzniecības diplomātija vairs nav atsevišķas cīņas. Tās ir daļa no viena un tā paša stratēģiskā vienādojuma. Ķīna ir atradusi risinājumu – palīdzēt Irānai militāri. Un šī nav pirmā reize, kad, kā ziņots, tā ir piegādājusi Irānai ieročus. To tā ir darījusi arī iepriekš. Vai tie pārspēs amerikāņu un Izraēlas ieročus? Drīz redzēsiet paši.